Labdien, kungi, Labdien. Un dāmas, kungi un dāmas esam. Stāstīsim no sākuma. Mēs gribējām uztaisīt kontentu par zandartiem. Par zandartiem. Kā mēs ķeram zandartus 2,8-3 metru dziļumā, bet aizbraucot uz ezeru, uz dīķi, ezeru, jūru. Sauc kā gribi, noķērām 2 zandartus, 45 cm, pēc Latvijas mērs, bet Igaunijā tas nav mērs un neņem. Ūdens zemē pa metru, ūdens nokrities, bet tur līdakas bija vesels čupa. Bet tas mums kontentam nedara, un tad mēs nolēmām atbraukt uz Unguru ezeru. Unguru ezeru, neesam nekad bijuši, Latvijas rekorda lielākā līdaka te noķerta. Mēs ar to centīsimies izdarīt. Ezers smuks, laiks slikts, līdaka jāņem. Jā, viss kā vajag. Zandartiem būs laikam pašvakar, tie viņi tikai cilvētu mazira. Tie ezerā. Varbūt asarīši kaut kādā būs. Bet asarī esot daudz. Plauži, Žeņa var uz vīderi. Žeņa uz vīderi sēdēs, plauži trenēsies. Trenēsies, vot viņš nekādā laivā nekāps, viņi trenēs uz vīderi. Jā, viņam jātrenējās, tāpēc, ka viņš pirās. Pakaļ. Jā, pirās. Jā. Labi, mēģināsim. Sačupīšu. Bet pasies kāda smuka brūna. Smuka, jā. Kontentam, jā? Kontentam, jā. Bet tur izskatījās drausmīgi liela. Tāpēc, ka es viņus pievilku tuvu. Smuka. Pagaidām, mums ir Ungura ezera līdaka. Ungura ezera pirmā līdaka mūžā. Jo es esmu otro reizi un toreiz tikai asaras noķērām. Bet pasies kāda smuka līdaka brūna. Jā, galvenais ir jau rāķi pirmā. Jau plaķis nepaņēma. Jāpaņēma kaut kā. Un kaut ko ierunāsim. Ungura ezera līdaciņa. Pirmā mūsu kontentā nav baigi lielā. Bet smuka, pasties kāda smuka. Krāsa, tumša, kapitāla. Jā, kapitāla līdaciņa. Kāda ir, tāda ir, bet pirmā. Laivaskopā noķerta laivendaskopā. Bet ēdīsi Ungura līdaku? Nē, taču kur tu? Šito var ņemt pēc likuma te. Bet cik viņi ir gāri? Viņa ir kādi 75 arī ir vairāk. 80, jā. Bet mēs viņu laidīsim varā, jo mēs neesam badā. Mēs ēdīsim, jā. Tad ir kā aizmačīja. Žvankt! Prom ir. Ko, Giņš, tagad kontentu taisīsim klasikā, ko mēģināsim noķert? Jā, noķer ir. Jāmeklējā. Pabraukājām, paskatījāmies, baltās zivs ļoti daudz. Tagad vienu līdaciņu dabujām, kādas pārīt vēl redzējām. Tramīgas tādas, bet tagad mēģināsim kaut ko klasikā noķert. Es uz čārterīti, Giņš uz savu mūriņu. Gribētos jau kādu asarīti smuku brūnu noķert. Būs. Gan viņš nav liels, bet... Oi, juhaidī. Bet Ungura asarīts. Bet Ungura asarīts tumšais. Šito mēs arī ēdīsim. Tāds, laidīsim vaļā, bet reka ir tomēr tas asarīts. Laivendaskops arī varētu teikt, tā kā bišķi palīdzēja.
Kops laidīsi vaļā. Ieraudzīja bariņu, jā? Jā, un vienkārši uzmet un paģigoju. Nu tā jau viss forši. Bet, karoči, dzīvojam namiņā, saimnieks tās normāls vecs, saprot. Bet vienu dienu viņš pēkšņi atnāk un iepazīstina ar savu draugu un partneri atsevišķi, nu. Es jau tā kā vecs īsti nesapratu, man pēc tam tik paskaidroju. Un Robis tur kaut ko viņam ganījās un kaut kādu triperi noķērs, ja kaut kas aizdomīgs. Nu jā, nu tu redzi, kā Igiņš. Kaut ko juhaini. Gribēju klusāk sanāca kā vienmēr. Jā. Kaut kādu Holandā izeru. Vajadzēja tevi pasies kā mūdis spēlē, jā? Paties kā. Viņš spēlē tāpēc, ka viņš vecīgs. Nu, tas ir mūdis. Bet, nu, pasies kāds mūdītis smuks jauns. Mēģināsim viņu noķert. Mūdītis man patīk, tāpēc, ka mūdīti varam šitā ieklaķēt šitādā caurumā. Cauri. Mēs vēl viņu uzraustam. Galvenā īstais mūdis, jo saka, ka viņi tur īsti raustīt nemaz nevajag, bet mēs vienalga spēļ kaut kādas lapiņas. Maucam cauri. Ai, kā viņš staigās man. Ja? Muks staigā, man patīk. Iemetīsim vēl kaut ko zālītē. Nu, zēni, rakari. Humbiena Jaunskūga. Tas ir PB asari. Personīgais rekords asari ir? Ir, jā. Skatot, kas savs ar una. Izdarīt. Tā ir, jā. Jā, brauc krastā ir steidzami. Steigu, jā. Man stāst ir, kas... Jā, apmazgātā lieta ir. Kas par noslēpumiem sāda? Ko? Skaties jau ap priekšburi ap... Ko jūs te ķerat, ko? Mēs varam rakstīt uz šitiem. Tā ir rudra Un uz cūciņu, jā? un uz cūciņu 44. Pirmajā mētienā. Bumbi ir pateikti verņaks, un tā arī bija. Kā plīmināja iekšā, tā bija uzreiz, jā. Vai 3 gabalus dabījāt, jā? 3, 9, 40, 44. Aizvērām asaru. Aizvērāt asari. Bet, nu, smuki. Man tik liels nebija dzīve. Reku pastāst cēniem, kas uz ko. Nu, ko es tad daudz var pastāstīt, nu. Tā jau tāda gribēja līdaku noķēra asari, nu. Uz skaistiem voblarīšiem. Ko tur, brē, burbini visu laiku, brē? Ej, ķer zīvis. Nu, ot, tā ir mēs paģigot. Tas ir asarīts. Tas ir ungura asarīt. Ungura, labs. Ungura asari ir. Tas smūks asaris, ne? Krāsņā, viņam tāds patumšāks. Vai nemocīsi viņu. Reizi. Nu, tā liela, redzi? Paziet, ko šitas var apēst. Tā kā tā, gaidīsim, lai dzīvo. Samazinātu maksu. Tas jau ir tām, kam ir privilēģijas, kuriem ir, teiksim, piedalošie īpašumi vai kaut kāda invaliditāte, vai radiņnieki un tā tālāk. Tad diennakts licences 5 eiro. Skaidrs. Nu, mēs tu paņemsim tās diennakts. Nē, nav problēma. Jo mums jau rītdien arī vēl ņemsim rītdien arī. Okay. Tā ir asariem. Otru reiku puikas 3 dabujām. Mēs tikko vienu pazaudējām. Mēs dabujām, viens nospruka,
Vienu maziņu gabujām. Jūs esat Raterbait komanda? Jā, Komanda, jā. Ok. jā, labi. Jā, ir tādi virs 40 nevaram paturēt. A mēs Mēs vispār neņemam. neņemam zini. Tas ļoti labi. Mēs Vispār neņemam. kontentu taisam. Jā, jā, jā. Uz vispār zīmes nevajag. Nu viena līdeciņa 80. Jā, Bet līdzi laivas kopā bija. jā. Ko vispār rāda laivas kopā? Zivis ir, bet... Baltā zivis vienkārši visur. Nu, priekš, jā. Jā. Bet tur no sākuma kaut kādas līdekas rādīja. Tagad, Tas līdzekļs tev trāpēs. Bet līdaks, mēs te pirmo reizi baigi smukā tāda brūna līdaka. No filmu apstīties, paties Roberts Valteris YouTube. Tad jau būs smuka līdaka. un akmeņi, tur tādas akmeņus atradām, tur padžigojām, bet īsti. Akmeņi te ir daudz, ka principā aizanām pa perimetru tie akmeņi. Jā. Jā, tā kā tur Baigi nekas tur īsti nebija tur. Palīdz, bet līdeciņā ārā, tā žigojām. Jā, bet vispār asaras diezgan kūtas. Un vai nu tas laikapstākļi, tas vēsts no lietēns. Bet, jā, jums jau tehnoloģijām droši vien, ka viņi var atrast vieglāk un... Tas nav nekāda jēga, ka viņi bez tehnoloģijām noķers vairāk smukas atceras nekā mēs. Viņi labā vietā, starp citu, tur ir tādi. Nav izteikti akmeņi, bet labā vietā viņi nostājās. Viņi kaut ko noķers. Mēs sen, viņus voblis, kā uzlikt voblis, tā cīņš šādi vienkārši. Jā. Nu, forši. Jā. Nu, labi. Labi, veikli. Lai veicās, Paldies, jā. paldies. Nu, rasarī tur žigojām vēl vienu. Ingu rasarīts. Ungurās arī smuks, foršs. Ķēra tāds, kā mums skolotājs, ja viņš Jā. tu kā vecāks šis asaru mednieks. Labi, es jau esmu tagad skolnieks tev. Pīter Sanču, ka es darbojos labi un neraustos nāk. Pasies kāds kaut ko līdz. Jā. Tā sevi gandrīz vai kilmaks. Nārsta laikā būtu kilmaks. Jā, no. Pasies, Jā, paļ višķi. smuks, ne? Jā, nomērīsim. Aptīknīt to interesi. 42 kaut kādi. 42, 43. Tāda tumša krāsa. Ai, kāds kapitāls. Laidīsim vaļā. Un kas mums nostrādāja kārtību reizi? Baid brīziņš. Vaids brīzīta baltā krāsa. Nu, aiziet puikiņš. Tie bija tie 3 gabali, kas tev bija aizmuka. Jā. Jā. No otra nekā džigiņā tomēr labāk ir. Nu, bet tā laikam ir tie lielai jau. Nav stulbi. Stingrs. Viņš tā kā panāca pretī, man laikam, nāca. Viņš tā kā... Bļet, tas ļoti liels. Nē, nav liels baigas. Es nejūtu, ka viņš liels ir. Vēl viens ungura asarīts. Vēl viens ungura Nu, nav baigi lielais, bet Nu, 35. asarīts. Kā mums Holandē tādu noderētu, ne? jā. Nu, ungura asarīts. Nu, kaut ko jau beigās ungurā būsim salši. Šā, nu, kaut kāds 37. Tik tā. Krāsa ar viņam tāda īpatnēja. Nu, ko laižam vaļā, ko mēs viņu mocīsim. Centreks mums ir Ginčs, šis ir mūsies centreks, ja? Jā, tas ir centreks šodien. Baidbrīziņš 3,5 un Man ir 5 grēki. 6 grami man ir. Man ir 6. Kaut kādā brīdī bija, man bija līdz 10, visvairāk bija līdz 10. Tas nekas, ka te ir sakls, bet, nu, vajag varbūt, lai viņš tā ātrāk iet, agresīvāk, smagāk, agresīvāk.
Daudz zivis. Tā kā, jā, atradām bariņu mazo. Tur vēl tagad ir tas zivis. Jā, nu tās, sīkzivi. Un tie asarīši tur ir blakām. Tā kā tā. No sākuma slinkojām, bet tad sākām jau bišķiņu podžigot, jā? Jā, nu man šitāds. Jā, Cik tā galviņa? Laikam 5,3 man ir. 5,3, jā. Nu, ar tas pats. Abi divi viņš jau tumša galviņa. Šits vēl no pasaules čempionāta Jā, strītīt. tas man vēl daži palikuši. Daudz nav, bet daži palikuši. Tā kā tā. Aiziet, viņa aiziet. Metam un velkam. Viņa aiziet. Metam un velkam. Saulīte pazūd līda, kā jāņem. Tāda lēpeņa maliņa no oģis te nav līda. Cenšamies nocep līdaku. Uz džerkiņu. Mazu. Mini uztaru, jā. Vai nu lielu asari arī labi. Bet lido tā kā bitīte viņš. Ko viltīgi varētu izdomāt. Tas lielākais. Tas lielākais. Šodien lielākais. Šodien lielākais. Tas ir šodien lielākais. Zin kā, es tā paņēmu, pamēģināju, uzliku džigingā šito te tagad ginču redzēju, jā? Nē. Sporīt? Nē, kanibāli. Kanibāli. Nu, tu pasiet, kas pats savi. Čopuri, nu tas ir kilograms. Tas ir točni. Nu, ot. Nu, jā, šis jau varēja pasiet līdz mūsu kulimaizi. Līdās paņemšu redku. Novērīsim ganu. 44, 45. 44 pusi. Oi, kāds smuks. Nu, pa kapitāls viss. Aidīsim iekšā. Op! Aiziet! Nu, 44 pusi 45 vajadzēja būs parasto lineālu. Nē, nu viņš būtu sacensībās 45. Nu, ot, nu, kā atrodam kaut kādu bariņu ar smalko zivi, tad uzreiz pamēģinam. Un sanāk ginču, mēs esam noķēruši i ungurā, i mazajā ungurā zivis. Tur ir mazajā ungurā, jā. Nē, nu, mums bija vēl viens mazajā ungurā. Bija, sopa bija. Jā, tā kā mēs esam abos unguros noķēruši zivis. Un Žeņa mūs meklē un nevar atrast. Jā, viņš nezina, kur ir mazais ungurs. Tas ir gan viens. Nē, Bumbiera kungs, Žeņa un Zenis. Jā, Bumbieris jau zina, kur ir mazais ungurs. Žeņa jau nezina. Kapteinis jau Žeņa. Nu, gids. Jā. Žeņa gida. Evo, bet īstenībā tu esi gids, jo tu te esi vienīgais bijis. Nu, jā, bet teicu, ka nav slikti. Nu. Labāk jau ir nekā Igaunijā kaltiņš ķert. Ļoti pār kukājiem. Oi, atvainojiet, visi, bet iesūc iekšā Viņš jau rītu. iestūts man. Es jūtu, ka vēl grabināju un bija, No smukais atkal. jā, ungurnieks, jā? Ungurnieks. Tu pasies uz to. Māsari, ka baigi. Par to runa vispār. Iekšā. Jā. Tas, nu, pasa man tur nav? Tas tur mērām, mēs šeit te iekšā. Ir. Re, kur ir? Ir, jā. Vinteris pēc uzmetīsim. Šis bišķi mazāks izskatās nekā tas iepriekšējais. Tā. 44. viņš ir. 44. Jā. Vaļā. Skaists asars. Skaists asarīts. Nu ko, atbraucām uz rekordu Līdaku ezeru. Līdakas mums. Bet asari smuki. Nu viena bija, jā. Kā tad? Nav. Bet asari smuki, neģindari. Jā. Gribētu dot mašinu. Un ķerpau. Tā kā, nu. Mums ir 6 asari. Viens tāds piņģerotiņš. Pārējiem sūdzēties nevar. No pirmo dienu laikam mēs noslēdzam ungurā. Brauksim vārīt
Floksēt gribam. Floksēt, jā, vārīsim plovu, jā, Vārīsim uzbeku galvenai. ar jēriņu. Ar jēra karbonādu. Un lietas arī sākās un agri cēlāmies Jā, 4. šodien, jā, tā kā brauksim Atpūsties. atpūsties un tad jau, Kodam pelnītā atpūtā braukt. jā, un nav sūtīga diena šodien. Ļoti laba diena, es esmu apmierināts ar visu. Un brauksim tad rītdien, mēģināsim vēl unguru. Kaut ko meklēsim, kaut kur pazuksterēsimies, jā. Esam tā, ka drīz jau mūsu ploviņš būs gatavs. Viss mums te briest, tā man jāpaņem ir vielis. Tādā vāku nevar paņemt rokā. Kāpēc tev nevajag viens ar Nē, ko tu maisīs? Tu būs gatavs. Kādā tu man pamaisi? televizorā rādīs? Kādā televizorā? YouTube, tas nav televizors. Sāk jau briest mums tie rīsiņi pa bišķiņam, redzi uz augšu, viss ceļās. Aromāts. Recepte nerāda nevienam. Recepte būs. Tā būs. Samontēs un būs tieši tāpat recepte. Eļļas visas tās pašas ir. Tur viss ir pēc receptes, pēc šuja. Nu nezinu, kā sanāks. Varbūt būs ēdams. Nu pagaid, vispār jāpadara šo, kas sanāks. Nu rīsi gatavi ir. Labi, te ejam. Pagatavītās. Draugi, Karaliskais plovs. karaliskais bagātīgais plovs. Šodien mēs tā arī nobeidzam. Visiem labu apetīti un tiekamies rītdien Unguru ezerā. Labrīt. Džigings, Edgāri. Džigings. Džigings ir tās, ka nevar pacelt augšā. Pirmais šodien kukulīte. Nu tā, iesākām, jā, domājam no sākuma līdekļu pamēģināsim, pameklēsim. Ginčam vienu uzšāva, pārīt redzējām, bet līdekļa negribēja pieteikties. Tad domājam, pamēģināsim džigingu. Vot. Bet iesauc atkal. Jā. Kopumā. Unguru asarīts, nu, sodīgs jau nav. Uztaisīsim, domājam, otro īso dieniņu. Nu, paskaties. Nu, un iesākām otro dienu. Jā, gribējām noķert līdeku. Nu, nesanāca. Tad jā, kad laikam pusotru stundu ginču nobraukājām, jā? Jā, viena uzšāva, tikai viena līdzi. Vienu uzšāva, jā. Un otrai laimē arī viens smuks, tāds 44 laikam. Tad mēs domājam ar tagad jāpamēģina asarīts. Nu, pirmo dabujām. Skatīsimies, kas mums šodien sanāks. Nu, taisīsim īso dienu, visi te tādi apslimuši. Visi apslimuši. Aizies slikt. Tu priekš topis labs, bet vēs. Jā, tā kā redzēs, kā mums ies. Nu, otreku sūdzējāmies pa klasiku. Runājam, bet varētu būt, ka tas pat ir mērsnis, varētu būt bez stroga mērsna. Jā, mēra līdeciņa. Pasies, kāda smuka melna. Jā. Relaksiņš, parastā. Nē, tas ir kanibāliņš. Tas ir kanibāls. Kanibāli. Ir ārā. Nu, tā asars. Viena copīta bija un nekur. Varbūt tā ir tāpat. Varbūt tā bija tāpat. Dabījām arī klasikā. Smuka tāda veselīga līdeciņa.
Process aizgāja. Parādīsim līdās dronam. Tā, nu vēl viens tāds mēriņš. Ungura. Pasies kāds. Ne? Kas mums te sāk parādīties? Mazā ungura švilpastīte. Ir mazās līciņas, tomēr mēs domājam, ka tas zivis dzimst lielas tikai. Jābūt gaudiņas. No. Man jau kanibāliņi iznīcināja. Pasies. Galīgi viss ir saplēsts. Ne. Jāpacēs kaut kur vēl jābūt. Labā. Nezinu, kurā. Eugiņš, tu būsi savu buraklību noņēmis. Ungura līdaka. Ungura līdaka. Nehēreniecīga. Ungura līdaciņa. Giņš un vēl kāda smukiņa. Ja nebūtu ko ēst, veči, nu te jau ir ko ēst. Jā. Bet nu mēs jau neēdam, bet nu pusotra. Bļāģi, varam pat nomērīt. Jā, veselīga līdaka. Robja kanibāliņš strādā. 60, tā arī kā teikt. 59 gadrīz. 50. Pasies kāda. Krāsa, nu Jā. perfekta. Laižam vai dzīvo, nemocīs. Laidīsim vaļā smuka līdzi. Opačkī. No visgiņš. Lāsts beidzās. Tagad ir jāpārpīpē. Lāsts beidzās. Nu, ot, mums tagad pacēlās tāds jautājums. Pacēlām jautājumu tādu, ja, Giņša? Pa kurkuļiem. Pa kurkuļiem. Kurkuļi ir tie, kas skrēgas nesaka, kur viņi makšķerē. Nu, mēs jau Giņš kopš pirmo raidījumu sākām filmēt, tad mums jau bija tas pats galvenais noteikums, ka mēs sakam, kur mēs makšķerējam. Un tas, ka mums sanāk kādreiz noķert, nevienmēr, bet sanāk kādreiz noķert zivi, tas jau ir forši. Un tas jau nenozīmē, ka cits viņu varēs noķert. Jā, un mēs priecāsimies, un mēs vienmēr pasakam, kur mēs makšķerējam. Bet tagad mums tieši pacēlās tāds jautājums par skarjāgām ritīgajiem, kuriem mātes krīt ārā pa otru galu. Kuri jūg prātā no tā, ka tu saki, kur makšķerē. Ierauga kāds, ka viņu ezerā jau kāds topē, Jā. jau mūdz arī, oi, te nav ko darīt, te Un, tā kā jā, mēs esam tikai par to, lai pateikt, kur mēs makšķerējam. Un jau vajag mēs vienmēr kādam uz komentāriem atbildēsim, ja mēs, cik mēs varam palīdzēt vai ieteikt kaut ko, tad mēs vienmēr to izdarīsim. Un pateiksim, kur mēs makšķerējam. Mēs nekad neesam slēpuši. Ja viņš, pieņemsim, izdomās tagad atbraukt uz Unguru, jā? Jā, viņš jau apmēram zinās, kā te ķert. Viņš uzrakstīs, mēs viņam pateiksim, kur ķērām, kā ķērām, uz ko ķērām. Vispār, nav problēma, johaidī. Kur kurkulī nenodarbojamies? Tie, kas sev pa pakaļ vārtiem roku bāž iekšā, tas jau ir, tad lai viņi to arī dara. Un viņiem ir, zini, kas ir? Viņiem grūti sevi sadzīvot, un tad viņiem baigs slikti ķerās. Jā. Viņam liekas, ka tās viņu točkas upes viss ir izdauzītas. Tās ir viņu. Viņu privātās izdauzītas ir. Izklapētas ārā, nav vairāk zivju iekšā. Tagad skaties, pieņemsim. Ja kādam iepatiksies, kā mēs Ungurā ķērām, ko mēs ķērām, viņi pirks licences, jā. Brauks ķert ar uz šeieni. Biedrība, jā. Gaujas, ilgspējas, UTT kaut kā bija. Jā. Viņi ielaidīs zivis. Viņi laiž zivis iekšā. Jā, vispār, kur problēma ir. 1,5 kilometru esam nogājuši jau un pazudam mums copis. Tur bijām atraduši tādu 50-70 metru tādu maliņu. Tur mums bija, mums kopā 5 dabujām, 3 mēri, 2 zemmēri un kādas 5 copis vēl bija. Jā, tur noslidinājāmies tā kārtīgi, nožvidzinājām. Tā kā grābekli pārgājām pāri. Te tagad, tāds pats scenārijs kā vakar. Vai nu Zars saka, kad ir diena iesilusi. Jā. Un viss. Un līdaciņi ir mutīti ciet un viss jau.
Tā kā, nu redzēsim, vēl jau paiesim, ja? Uzlika pakaļ, Robi. Nu pagaid, tas ir ungura asarīts. Nu, ungura asarīts, jā, nu kāda starpība. Tu esi tagad panopticists, ja? Es esmu panoptiķis. Ungura panoptiķis, reku. Redzēju, kā leca no, kā nesās tā kā bulta. Nu, nav liels, bet Smuks asarīts. tāds pasies, laidīsim vaļā uzreiz, nemocīsim viņu. Lai nu kāds vājiņš. Nu, 25 centimetri ir. Sacensībās mums Somijā tāds darāt. Nu stāsti, Ženi, kā ezers. Smagi. Smagi, jā. Jā, līdeku nav, laikam. Sanāk, jūs abas divas dienas esat klasikā nogājuši, ja? Jā, Un tur, kur mēs nometām točku, tur arī dabujāt. Jā. Pie maliņas. Jā. 70 metri tā arī bija vieta, kas ņēma. 100. Un Zārts dabūja viena, arī viena bet baigi dīvaini, tāds klasisks līdeku vietas. Nē, mēs vienā vietā atradām riktīgi. No viņa tur arī aizbrauc. Bet Jā, nu, nav tā kā visur. Tā nav tā kā visur un mazāk ir tur zālē. Tā kā tā, bet ezers smuks, ne? Asaras smuks dabūja 44. janvārī. Turpat. Otrajā laikam metienā. Ja mēs ar vakardienas vietā piestājām un žigām pirmajā metienā. Muks. Bet mēs līdeku uz dienu ķeram. Jā, mēs jau klasikā tā gājām. Nu, Te nogājām patiesi, kāds muks vieta. Mēs visu dienu klasikā. Bet te nav nekā. Tur ir. Man tā interesanti. Tur bija ap to ragu, ja, kur tas raks. Paslīdējām garām, pie raga bija copis, paslīdējām atpakaļ aiz raga, un tur arī bija copis. Nu, ne jau 70, nu 100 metri toši tur bija tas gabals. un kādus 4 dabījām štāds asarīšus. Un asari mazie, jā, sita pa gumiju. Tādu. Gaišs, patiek kaut kāds. Šeit nav tumšs. Jā, bet viņš uz centriku. Tā, nu, piestājām uzvedām bišķi pusdienas, iestiprinājāmies. Un dabujām atkal ungura asarīt, pasies kāds garš sportanieks. Centriks, ne? Smuks, ne? Opački centreki, un šitie mēs tam metu virsū visu laiku. Pauzīt, bet īstenībā tāds. Jā, bet smuks asarīs, nu tiešām. Nu, asari skaisti. Asari skaisti. Ko laižam vaļā? Labais atcerīts atkal Robi. Nu, baigi labais, laikam labais. Nu, labs, jā. Jā. Bet redzi, viss ir džigringā. Džigingā. Džigins. Nu, šitais ir rastis. Jā, šitas ir asvērks. Centreks. Un to smukais asarīts. Mierīgi. Nu, vai tu vari sūdzēties? Es nezinu, Hinča, nu, pa 2 dienām mūsu laivā ir 10 pāri asari, visi pirms 40 centimetri. 40 augšā. Jā, nu mazāk arī bija, bet nu es tieši pa lielajiem runāju. Nu, ne, skaisti. Atkal kārtējais. Nu, rekorda asari vajag. Kaut kā baigi smagi nāk vecīt. Paigā tālumā paņēma. Tie buļā laikam labi, ne? Varbūt līdaka. Nē, asars. Buļā, nu labi.
Jā, bet tā kā nomērīt visi. Baļā, nu vienkārši pizdiet. Robiči, ka tur būtu viena aseri visu laiku ķer. Ja varbūt arī, ne? Varbūt tas ir viens aseris visu laiku. Šitas ir lielāks. Šitas ir lielāks. Nu. Nu viņi tā kā nomērīt, klausies šodien, vai uzmetīsim, kāds mums šodienas izmērs ir. Paskaties. Tā. Ēdzi, šodienas izmērs mūsējais. 45, jā. Tīrs 45. Mēs viņu laižam vaļā. Copēt jāmāk. Asari jāmāk ķert. Breksis. Kurš džigo tas valks divis? Kurš džigo tas valks divis nav, puļai? Joptoj. Breksis nav vig... Un, pasties, mutē. Nu jā, nu es čikoju. Edzi? Mutē. Jūs domājat? Plēsīgie brekši. Ungurā ir plēsīgie brekši. Jā. Ungurā ezerā plēsīgie brekši. Pasties, tāds kilograms točni ir. Jā. Un žeņas tādas nevar sacensībās noķert. Un žeņa nevar noķert sacensībās nevienu. Nu, kas to būtu domājis? Jo, haidīgi. Aizgāja. Nu, ot, kā ir, tā ir. Topējam. Vairāk metieni ginča, vairāk iespēja tikt pie zivs. Kilogramīgi. Jā. Jūs varat parādīt ar, ka jums viņš ir? Nē, mēs viņu nepaņēmām. Palaidam vaļā. Bet var iefilmēt, ja patīkās filmiņa Roberts Valters. Reiku tikko breksi noķērām un ne galīgi uz mikrodžigu. Ceturtdien nāks ārā, vakarā, piekdien varēs noskatīties. Un tu šitādu gumiju breksi mutē vēl pie tam. Kāds stiprāks ir? Un ir kāds raudīgs. 21. Zēk. Nu, un tiki pie centra, kas savējā, nu. Nu, nav tik liels, kā bija tur, bet nu... Nu, vienalga, kas tas 35, 36 ir. Bet tu mazdies uz kanibāli bija. Johai, un es to saku, man pirms tam arī ņēmu, es jūtu. Jā. Lūdzu to. Mazais asaru māneklītis. Smuks asaru. Un akmentiņos, jā? Resns akmentiņos, jā. Nu, lūdzu, kungs. Varbūt paprasīja pēdējiem, ka to viņam var iemācīt asaras noķert. Nekā es viņam nemācīšu. Vajag pareizo mānekli uzlikt. Pareizi novilkt. Viss. Bet divreiz ņēma, jā? Vairākas. Un tu skrāpēji. Ne jūs dabījāt kaut ko? Nav liels, bet smuks. Paidīt noļā. Nu, Nu, ko, Ginter? noslēdzam. šo Noslēdzam čompi. unguru. Teiksim tā, ka mums bija no sākuma bija tā, ka mēs domājām, ka būs švahri, bet pēc mēs to Igaunijā aizbraucām. Jā. Tur bija sūdīgi, mēs gribējām baigi labo kontentu uztaisīt, džigot zandartu. Bet nesanāca, nu tur dēļ ūdens līmeņa, bet nu, to nogidēji. Es izdomāju, tu pārliecināji, ka jābrauc uz šejieni. Jā, es pateicu, ka ļoti smuks ezers. Jā. Esmu bijis. Zivis ņem uz visu, ko. Akmeņiem, asari ņem pat uz šitādiem mānekļiem 10 saņījām. Jā. 10 točnī. Un vakar pat noķēra asari uz 18 centimetri mānekļi puikas. Cūku. Vai 17, jā, bet nu Jā. kādā ziņā, nu labu. 18 minūtes. Labu mānekli, jā. Jā. Nu ko, nu cerams, ka kontents patiks. Jā, baigi. Un nu, komentārā, zin kā, komentāros varbūt var ierakstīt, varbūt kāds mums grib paaicināt pie saviem kādā. Jā, mēs labprāt Mēs aizvoksim plovu, uztaisīsim. Uztaisīsim paēst, jā. Jā. Šnabisti gan nebūs, bet nu, Jā, dzert mēs nedzeram. sievietes būs. Opa. Nu, ja arī nebūs sievietes, nu, Žeņa būs. jā, kāds tas. Žeņa būs. Tā kā jā, varbūt kāds var ieteikt, kur pasaukt Kur paaicināt. aizbraukt, jā, kur ir lielas zivis iekšā smukas.
Vai tas Vietas. zīmes, vai vienalga kāds klusāks ezeriņš, vai kāds. smukas Vienalga, vietas, izdomāsim, jā, tad. Smukas vietas, lai Jā. iedomāties, jā. Un tā mēs aizbrauksim no mūsu plovs, labs garstāvoklis, noskaņojums. Jā. Un tā, nu ko tad beidzam, jā? Šodien noslēdzam. Šodien noslēdzam. Nākošajai reizei.